Visbīstamākie ir cilvēki, kas iemācījušies ar visu tikt galā vieni. Kādēļ? Jo ar viņiem vairs nav iespējams manipulēt. Manipulēšana ir lieta, kuru mēs nolasām no otra cilvēka automātiski. To dara arī bērni. Ja tu ar bērnu ieej veikalā un nevēlies pirkt viņam saldējumu, viņš nokrīt zemē un pieņemsim sāk bļaut un spārdīties ar kājām. Ja tu tanī mirklī salūsti un šo saldējumu nopērc, tu iedod zaļo gaismu tam, lai nākamreiz, kad tu nevēlēsies kaut ko pirkt, viņš uzvestos tieši tāpat. Un līdzīgi ir ar mums pieaugušajiem. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs otrā cilvēkā nolasam automātiski. Ja es tev pateikšu kaut ko, un tu uz to reaģēsi ar asām izjūtām, nākamreiz cilvēks šos vārdus pret tevi izmantos kā ieroci, lai panāktu no tevis to, ko viņš vēlas. Dažkārt varbūt viņš vēlas vienkārši tevi nokaitināt, tevi aizkaitināt, tevi sadusmot vai izraisīt tevī šīs vēlamās emocijas. Cilvēks, kurš ir iemācījies būt viens un tikt galā pats, nekad šādu rīcību pret sevi nepieļaus. Viņš vienkārši pagriezīsies un aizies. Šis stāsts nebija par manipulēšanu, bet gan par to, lai mēs mācītos vienmēr likt sevi pirmajā vietā, lai mēs iemācītos kļūt pašpietiekami, lai citu cilvēku rīcība mūs spētu ietekmēt pēc iespējas mazāk.